Sirds mazspēju stāvoklis, kad sirds nepilda savu sūkņu funkciju un nespēja apgādāt organismu ar nepieciešamu asins daudzumu. Vesels sirds ir, var teikt, dzīvespriecīgs, saraujās strauji, spēja, pilda savu funkciju, izgrūž nepieciešamu asins daudzumu aortā. Savukārt vājas sirds mēs kādreiz salīdzinām pat tādu kā lupatiņu, ja, kad ir paplašināta, vāja, ar vājām kontrakcijām un nespēja pildīt savu funkciju nepieciešamajā apjomā. Sirds mazspēja, protams, parasti saistās ar to, ka tad, kad mums ir kaut kāda fiziskā slodze, kas ir lielāka nekā ierasts, mēs jūtam to, ka parādās elpas trūkums, ka mums ir grūtāk šī te veiktspēja. Piemēram, jums jāuzkāpj uz 3. stāvu un jau 2. jūs domājat, kaut varētu apsēsties. Un tad tas visbiežāk tas ir elpas trūkums, tas varētu būt arī, piemēram, klepus naktī neskaidrs, tas varētu būt, piemēram, pastiprināta svīšana pie slodzes. Tad ļoti daudz šie simptomi, ka jūs kaut ko nevarat izdarīt tā, kā jūs esat varējis izdarīt pirms 2-3 gadiem. Pakāpeniski parādās arī abu pēdu un potīšu tūskas, un mazspējai progresējot, šīs tūskas kāpj uz augšu. Sākumā tūskas var būt dienas 2. pusē, vakarā, bet ar laiku kāju tūskainība saglabājas visu dienu. Sirds mazspējas skar arvien vairāk cilvēku visā pasaulē, un saulaicīgi neatpazīta un neuzsākta tās ārstēšana, tā var radīt nopietnas veselības problēmas, pasliktināt dzīves kvalitāti, samazināt arī darba spējas un var būt arī priekšlaicīgs nāves iemesls. Diemžēl sirds mazspējai nav tādu specifisku simptomu. Tāpēc sirds mazspējas pirmās pazīmes – nogurums, pastiprināts nespēks, pātrināta sirdsdarbība, miera stāvoklī, neliels elpas trūkums pie fiziskām slodzēm visbiežāk tiek saistīti vai no ar cukurdiabētu, vai ar lieku svaru, vai ar stresu un neizgulēšanos, bet netiek saistīti ar sirdi. Un sirds mazspējas pirmie simptomi tiek palaisti garām, un sirds mazspēja progresē. Cukurdiabēts ir viens no galvenajiem sirds mazspējas cēloņiem. Tādēļ pirmām kārtām nepieciešama arī rūpīga diabēta kontrole, tātad nepieciešama pildīt ārsta ieteiktos norādījumus. Daudz pacienti, cilvēki, teiksim tā, pat nezina, ka viņiem ir diabēts, tādēļ ir nepieciešama veikt regulāri savas veselības pārbaudi pie ģimenes ārsta, tajā skaitā noteikti cukuru līmeni asinīs. Slimojot ar cukurdiabētu, protams, ir jāmēra savus glikozes līmenis asinīs, jāseko holesterīna skaitlim, asinsspiediena svārstībām un jāsakot, lai tie būtu vēlamā intervalā. Tāpēc katram būtu jāzina sirds mazspējas pirmie simptomi un atrodot kādu simptomu sev, nekavēties un pārunāt par to ar ārstu un kopīgi izlemt, kādi papildus izmeklējumi būtu veicami, lai sirds mazspējas diagnozi izslēgtu vai apstiprinātu. Lai gan sirds ir muskulis, tad viņš nav veidots no šķiedrām, bet gan no šūnām. Un katrā šūnā ir ļoti daudz tādu krāsniņu, ko medicīnā mēs saucam par mitohondrijiem. Un tajos mitohondrijos no taukskābēm un no glikozes veidojas enerģija, ko sauc par adenozīnu trifosfātu, jeb ATF vienkārši. Tātad, ja mums ir vesela sirds un mēs tagad neesam ēduši, tad ienāk mitohondrijā taukskābe, un tā taukskābe tiek sadedzināta, jo ir pietiekami daudz skābekļa. Ja mums ir 2. tipa cukurdiabēts, tad tajā brīdī mums pirmkārt
attīstās ātrāk ateroskleroze, jo holesterīna daļiņas kļūst mazākas, blīvākas, labāk ieiet asinsvados, un līdz ar to attīstās to asinsvadu ateroskleroze, kas pienes katram sirds muskulim skābekļi. Un līdz ar to mazāk ir skābekļi. Otrs, ka manas pieminētās insulīna rezistences dēļ šūna nevar pārslēgties un nevar efektīvi izmantot šīs augstskābes un glikozu, lai rastos pietiekami daudz enerģijas. Un mums ir mazāk skābekļa, mums ir jādedzina garas, grūtas augstskābes, kurām nepietiek skābekļa, līdz ar to tas ATF, kas liek jūsu sirdī priecīgi pukstēt, neveidojas tik daudz, kā vajag. Un mēs nevaram izdarīt to, ko mēs vēlamies – uzkāpt 5. stāvā, aiziet garajā pastaigā, sakopt dažreiz pat māju. Saulaicīgi atklājot sirds mazspēju, to var arī ārstēt gan ar medikamentiem, gan ar ierīcēm un saglabāt savu veselību, labu dzīves kvalitāti un pagarināt savu dzīves ilgumu. Bieži vien cilvēki rūpējās par savām lietām vairāk nekā par savu veselību. Minēšu piemēru. Mēs katru gadu izejam tehnisko apskatu savam auto, un tam nežēlojam arī gan daudz līdzekļus. Bet aizmirstam, ka mūsu ķermenis arī prasa tehnisko apskatu. Mums tieši tāpat vajag pārbaudīt savu veselību un savu motoru, kur sirdi mēs bieži salīdzinām ar automašīnas motoru. Tātad arī savai sirdī nepieciešams arī regulāri sirds veselības pārbaude. Pamanot kādu sirds mazspējas pirmo simptomu sev, jums vajadzētu griezties pie ģimenes ārsta un pārunāt to, kādi papildus izmeklējumi būtu veicami, lai sirds mazspējas diagnozi vai nu apstiprinātu, vai nu izslēgtu. Ja redzi kādu no šīm pazīmēm arī savam tuviniekam, neesi vienaldzīgs, pamudini arī viņu doties pie ārsta.